Mēs esam Motoru muzeja fondos. Tie, kas ir skatījušies par auto sēriju par Alfa Romeo Z, atcerēsies, ka Normunda avotiņa Alfa Romeo Spider sāk izspēlēt savējos Alfa Romeo trikus. Mēs toreiz izvēlējāmies šo auto atstāt šeit, drošības pēc. Bet, ir pagājuši 6 mēneši, pusgads, un šis auto vēl joprojām ir šeit. Tas daudz ko pasaka par šīs mašīnas īpašnieku, kas esmu es. Es Normundam uzticēju mašīnu ar problēmu, un pēc tam šai mašīnai atļauju nīkt šeit veselu pusgadu. Bet, labi, es labojos. Šodien šo auto mēs vedīsim projām ar evakuātoru uz par auto glabātavu. Principā pareizāk būtu vest šo auto uz servisu, bet ir rudens. Un sanāk tā, ka, ja es viņu tagad nogādāšu servisā viņu dzīs iekšā boksos, ārā no boksiem un 100 punktu viņu salīs. Kabrioletam brezenta jumts savalkās ar mitrumu, salons paliek mitrs. Mitru mašīnu vest uz ilglaicīgu glabāšanu. Nav pareizais veids, kā to darīt. Kāpēc mēs šo visu filmējam, ir tas, ka tas evakuators ir īpašs. Jūs skatāties par auto. Es esmu Jānis, un šī būs sērija par Alfa Romeo A12 evakuatoru. Tad ko? Man jūs ir jāiepazīstina ar Egilu Simonovski, kurš principā laikam ir no Youngtimeru entuziastiem viens no zināmākajiem. Tāpēc, ka jau ir paspējis vairākas reizes būt pie Timrota raidījumā, un tagad viņš ir raidījumā pie mums. Wow! Bet auto, ar kuru viņš ir šeit, ir ļoti īpašs. Alfa Romeo A12. Dīzelis. Oriģināli dīzels, ja? Oriģināli, redz, ko rakstīt. Un mēs laikam varētu sākt šo sarunu ar to, kā vispār Alfa Romeo nonāca pie tā, ka sāk ražot šādus komerc transporta līdzekļus. Alfa ir vispār viena no pionieriem, kas vispār šādu tipu komerc transportu sāk taisīt. Beidz. Tiešām, jā. Jau uzreiz pirms kara un arī pēc kara viņiem bija ļoti daudz dažādas mašīnas. Šī jau ir viena no vēlīnajām, ja? Bet pirms tam bija ļoti daudz, kas arī ir lielāks, tipa tā kā šitās mašīnas, te lielās. Kara, kaut kāda tehnika. Jā, jo 30. gados viņiem bija kaut kāda vienkārši transportam. Uznāca karš, visi, kas varēja, ražoja smago tehniku. Jā, bet es pastījos, ka pirms kara 30. gados Alfa ražoja vidēji apmēram kaut kādas 300-500 automašīnas gadā. Nebija daudz, bet viņi bija vieni no pirmajiem, kas vispār kaut ko tādu taisīja. Bet tā bija tomēr kaut kāda specializēta tehnika, mazos apjomos, tādi pati pieeja kā sporta bolīdiem. Alfa ražoja, vai ļoti ekskluzīvus automobīļus toreiz, vai sporta mašīnas. Bet arī kaut kādus speciālos pasūtījumus. Bet sanāk tā, ka pēc Otrā pasaules kara, ja es saprotu pareizi, ka Alfai vajadzēja uzsākt masu ražošanu. Tieši tā, kā visiem. Jā, un visvienkāršākais veids bija to izdarīt, vinējot kaut kādu valsts konkursu. Jā, viņiem bija tāda 2 virzieni. Jā, viens bija šie valsts konkurss, otrs viņiem bija, tādas smukas mašīnas kā šitā, tikai bišķi agrākas versijas. Jā. Un tās viņi deva uz Ameriku prom. Ja? Bet atkal ļoti mazos daudzumos, lai izdzīvot, viņi nevarēja to bet ar kaut ko viņi sāk. Viņi mēģināja 2 virzienus. Jā. Un tad parādījās Alfa Romeo modelis Romeo, un tad bija Romeo 2. Bet pirms tam bija Mata. Jā, bet viņš bija diezgan dārgs, un Fiats pēc tam viņiem atņēma to valsts pasūtījumu. Tieši armijas Mata, jā. Viņi dabūja kaut kādu pasūtījumu uz 2000 plus mašīnām. Un priekš Alfas tas bija ļoti labi. Tas bija ļoti daudz priekš Alfas. Protams, jā. Un tādā veidā sākot ražot džipus un sākot ražot
šādus te busiņus Alfa Romeo sāka masveidā ražot automobīļus. Principā viņi nonāca pie masveida ražošanas caur šīm te mašīnām. Jā. Un tas turpinājās līdz brīdim, kad viņus paņēma zem savas pārnu Fiats. Un tad Fiats viņus nogalināja. Tad palika tikai vieglās mašīnas. Jo šim pēctecis ir Fiats. Pēc tam nākošie modeļi, viņi jau aizgāja tur AR6, AR8. Viņi ir tie paši, kas... AR6 bija laikam Ducato, Fiats. Jā. Viņi vien brīdi... AR8 bija Iveco kaut kāds lielais. Jā. Bija šis te virsū uz AR8, bet principā Ducato. Nomainīja šiltītes un cauri. Un tā viņi līdz kaut kādiem 80 gadiem. Jā, līdz 80. Un tad tur bija vēl zem frančīzes Spāņi ražoja. Un tad ar to viss arī beidzās. Bet labi, par šito mašīnu klausies. Šis ir kura gada auto? 75. 75. gada auto dīzels. Dīzels ir Alfas dīzels taču? Nē. Tas ir Perkins un... Angļu, jā. 1.7 dīzelīts. Nav nekas baigi īpašais, bet viņš pilda savu funkciju. Cik jums ir? Oi, nav daudz. 30. Nē, kaut kāda 50 tur viņam beigās sanāk, jā. Bet... Kas saskait visu kopā. Jā, bet viņa labums ir tas, ka šī mašīna bija darba zirgs. Ja? Viņa tātad dzima ar kravaskasti. Šai mašīnai nebija paredzēts motoru celt ārā, remontēt un kaut ko tādu darīt. Viņam bija jāstrādā ilgāk nekā šitai bunžai. Un viņš arī strādāja. Kad es dabūju, tā bunža bija ļoti sliktā stāvoklī. Motors principā bija piešķiļams. Viņu arī piešķīla pirms remonta. Viņu attaisīja vaļā, tur nomainīja, ko jānomaina. Ātrumkārbā principā saļņikus nomainīja. Ātrumkārba dzīvoja. Spararats ir tāds, ka jebkuram tankam var tādu uzlikt. Ja? Tātad tur ir viss uztaisīts tā, ka šis darba zirgs dzīvos, strādās, tā bunža nopūs, un tad viņi aizlaidīs uz tolmetu, bet viņš ir tiešām ļoti uzticams auto. Ja? Kā tev, pieņems, ir tāda Perkins detaļām? Tad rezervas daļu komplekts man viss, ja, lai motoram kapitālu remontu uztaisīt, maksā apmēram 1000 eiro. Tu varēji nopirkt? Cik vecam motoram visu? Es viņam nopirku visu no Anglijas. Visu, ko vajag. Tātad tur bija šāles, bija virzuļi, bija... Viss, jā. Viss, ko vien vajag. Jā. Visas blīves, viss. Jā. Pilnīgs kapitālais remonts. Jā. Un tas bija pa sakarīgām naudām, jo kur šie motori visvairāk tiek izmantot? Līdz šai dienai. Viņš ir ļoti populārs motors. Anglijā, tu zini, daudz dzīvo uz laivām. Pa kanāliem. Tad šajās laivās daudzās ir šis motors iekšā. Marina versija. Ja? Viņš atšķirās tikai to, ka kā viņam dzesēšanas šķidrums tur skraida. Ja? Bet vispārējais viņam ir tieši tāds pats. Un virsbūve? Ko tev virsbūvē vajadzēja darīt? Viņš tev bija ar kravas kasti, bet pulva bija tāda pati, ja tu neko nemainīji. Bunža šitā bija tieši tāda paša. Kravas kaste viņa bija cietusi ļoti daudz, jo viņš Itālijā bija vietējā savā miestā celtniecības materiāls vadājis. Smiltis un tā tālāk. Tā kaste bija, tāda, ka tur vairs nebija nekā... Metāla kaste, jā, un tā aizgāja lūžņos, jā. Bet rāmis tajā pašā laikā bija ļoti labs. Kā jau no Itālijas. Jā, kā no Itālijas, no Ziemeļa Itālijas, jā. Rāmis tika notīrīts, sakrāsots, un tur viss notika. Bet, labi. Lampas, viss tas bumpers, izstās jauns. Tas izstās jauns, jā. Tātad no bunžas sliekšņi bija ļoti slikti, un tur bija jādomā, ko darīt, un tur, ko vajadzēja, to sataisīja no rokas. Jā, bet bija, principā, forma bija palikusi. Bet tur daudzās vietās bija, ka piedorās tas birst, jā. Bet durvis bija labas, pats priekš arī bija labi, jā, jumts arī viss bija. Zem logiem te visur. Tur viss bija ļoti labi, jā, šitien te viss bija ļoti labi. Lampas ir tieši tādas pašas, kā manam Giulietta Spideram. Šie mazie lukturīši... Tu to, ka viņas ir dārgas? Nē, viņas ir ļoti populāri. Tā kā šitam Spideram? Lampa, jā, bet šitas te chromiņš pa virsu. Jā, viņš ir tieši tāpat kā manai Giuliettai. Šīs mazās arī ir kā no Giulietas. Tad bumpers, jā, bet viņš ir tāds dzels, ka tur ilgi rūsēt vajadzētu, lai izrūsētu.
Šitos tu restaurēji, vai tu jauns Šitie dabūji? restaurēja un uzlika jaunas šķotkas. No. Bet viņi bija... Šitā te foršs tāds, viss tā kā jauns. Jā. Tur ir dzesēšanas šķidrums iekšā. Šitā? Jā, tur priekšā. Tur ir radiators. Jā, radiators ir šitien te apakšā. Salonā iekšā visas ručkas ir no Alfas, parastajām mašīnām. Viņi ir, tā kā viņi taisījuši, viņi skatās, mēs jau taisam līdzīgas, vai ieliekam šeit arī. Ja? Līdz ar to nebija īpašas problēmas. Problēma bija atrast to gumiju, pareizo izmēru, jo to, ko no sākuma ielika, viņa bija bišķi pa šauru, un man tecēja ūdens salonā iekšā. Es atradu pie viena itāļa, bija armijas noliktavās, jo bija arī viņiem busiņi. Ja, un armijas noliktavās viņiem bija iekonservētas šīs gumijas priekš armijas busiņiem. Tātad šī ir 70. gadu gumija, noņemta konservācija un ielikt. Viņa tagad kaut kādā zampā iekšā, kaut kādā smērvielā? Viņa bija smērvielā, bet to visu nomazgāja un tā gumija tā kā jauna. Ja, tā bija viena no sliktākām problēmām, ja, ko es no sākuma domāju, ko darīt un kā darīt. Ja, jo it kā tā ir parastā gumija, bet augstumi bišķi mainās. Un tad tur... Tad gumija tev bija atrast principā grūti, ja? Tas bija grūti, man liekas, pagājušo reizi, kad es redzēju šo auto, tu kā reiz teici, ka tev salonā tek ūdens. Es zinu to, ka tu šo te gumiju nomanīsi pavisam nesen. Jā, tas pirms kā 2 mēneši notika. Jā. Ok. Jā, Spoguļi? Spoguļi tātad nebija oriģinālie. Jā, bet tie, kas viņam bija virsū, ja? Nē, viņam nebija vispār spoguļu virsū. Okay. Šie ir piemeklēti pēc tā laika. Klausies, bet labi, šī ir kalpaciņi, kas tev te ir? Kalpaciņi... Viņi taču izstās jauni. Viņi ir jauni. Viņi ir jauni. Tātad arī... Tātad šai mašīnai A12, F12 ir fórums Facebookā, kur tādi paši trakie kā es piedalās. Un šis ir New Old Stock. Man viens piedāvāja 4 kalpaciņus, man ir pērts. Gribi? Es teicu, protams, ka... Cik maksā kalpaciņi? Visi 4, viņi maksāja, es neatceros precīzi, 50-60 eiro. Nebija traki. Pa komplektu? Jā, tur bija saprātīgos ciparos. Jā. Tur nebija nekas traks. Jā. Labi, un tad tu izdomāji, ka tu no šīs mašīnas uztaisīsi evakuātoru. To jau es zināju, ka tad, kad es to mašīnu jau noskatīju, tad es jau zināju, ka es taisīšu evakuātoru. Lai tu varētu pārdot savējās alfiņas. Varētu teikt tā, jā. Bet, kā evakuātoru es biju redzējis bildēs internetos un izstādēs, un es izdomāju, ka droši vien, ka man arī tādu vajag. Cik tas ir vienkārši vispār dabūt kaut ko tādu gatavu? Tu šito te taisīji pat uz vietas Latvijā, šo te visu to alumīnija lafeti? Tātad alumīnija lafete salikta ir Latvijā no detaļām, kas ir nākušas no Polijas. Tās detaļas ir tātad speciāli priekš lafetēm. Ja? Poļi taisa lafetes mūsdienu mašīnām. Tad šī te ir, ir restomoda, var teikt. Ja? Tas ir, viss ir paredzēts jau, lai tā būtu lafete, lai viņa būtu izturīga, lai viņai nekas nenotiktu. Ja? Tā, ka... Mūsdienu prasībām atbilstoši lafete. Jā. Un tad to taisa, protams, projektu uz CSDD. Un tā kā tās ir normālas detaļas, tad tur arī problēma nekāda nebija. Ja? Tad tev vēl bija jāsertificē šis auto? Jā, man bija jāuztais projekts, jādodas viņu atrādīt uz CSDD, un tad viņi piereģistrēja. Jo viņš bija reģistrēts kā kravas kaste, tagad viņš ir kā evakuators. Un tev kaut kas gabarītos mainījās? Tev tā mašīna palika garāka? Protams, ka viņa palika garāka. Dēļ tā nolaiduma viņa, protams, ka kļūst garāka. Ja? Te ir šitā te visa aste, tas taču ir stipri garāks. Bet baigo svaru tu šeit nevari paņemt. Tu tādu es mazās alfiņus, jā. Vecās alfas, jā, es varu. Šito te lielos amerikāņus te blakus es nevaru. Labi, amerikāns ir garāks par šo. Pirmkārt, jā. Pirmkārt, viņš ir garāks, jā. Bet es te skatos, tev te kaut kādas kastes ir, jā? Šitās te kastes, tas jau tāds... mūsdienu risinājums, plasmas, ne? Jā, tātad kaste, ja ved mašīnu, kā mēs šodien tavējo darīsim, viņi taču kaut kā jāpiesien. Tātad stropes vajadzīgas tur ir iekšā, ja? Te man ir iekšā viņš arī, ja, apakšā. Tev ir viņš elektriskā? Elektriskā, jā. Wow.
Skaidrs. Nu labi, mēs šo auto esam no ārpus aprunājuši. Tagad lādēsim virsū Spaideri un brauksim uz glabātavu, ja? Davai. Davai. Galvenais ir paralēli vilkt. Jā, jo tad viņš iesprūdīs. Okay. Nu, re. Tā, labi. Jāņem iš tropes un jāsien viņš klāt būs. Davai, es tikmēr ņemšu nost šitos te. Vienam es to pateikšu, nemazām tik vienkārši. Nav tik vienkārši, bet es to daru viens. Pag, viņš ir paralēli jāliek. Tā. Uz 4 štropēm viņam nevajadzētu nekur pazust. Nu ko, tik tā mēs esam tikuši. Tagad atliek tikai sanāt, lai Egīls man jau izbraukt ar evakuātoru. Ko teiks Egīla? Nu, es no šitienas varbūt izbraukšu ārā pats un pēc tam tālāk tev iedošu. Ja tu gribi te braukt, grozīties. Nē. Ja tu negribi grozīties. Went down to the river, wash my sins away. Praying for another day. I went down to that river, wash my sins for free. The devil's on the other bank, staring back at me. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Another nail in my coffin, another nail for me. I gotta look pretty when I go down. Tā, nu ko te es tagad mēģināšu iekāpt iekšā? Tu mēģini iekāpt iekšā un es tev palīdzēšu palaist. Tas ir atsevišķs šova elements, kā Jāni dabūt iekšā šādā mašīnā. Bet tev pietiek vietas turpat. Ok. Nu, atslēga kreisā pusē. Jā, pa kuri ātrumkloķis te aizmugurē. Jā, Tas viņš ir gan neitrālā. interesanti. A, kur viņam ir? Siksna? Kur ir siksna? Šeit ir siksna. Jā. Bet, Tas ir tava improvizācija. Tā ir mana improvizācija pa mūsdienu drošību. Aha. Zem beņķa. Labi. Ok. Tā, tik tālu mēs esam. Tā, nu viņš tikko bija strādājis, viņš ir silts, griez atslēgu un šķil. Ir. Tā, tagad jāizslēdz gaismas. Tas ir izslēgt motoru, ja? Tas ir izslēgt motoru. Nē, tas nekas neiet. Tas ir pagrieziena rādītājs. Tas ir pagrieziena rādītājs. Kas ir šis? Tas ir tā kā augsts motors uzsildīts veids dīzelim. Ok. Šis? Nē, tas ir, lai apskalotu logu. Ieslēdz gaismas, Johaidī. Tātad, skaties, te apakšā ir maziņš pipsiks. Te ir kaut kāds plasmasiņš trūks. Bijis, jā, bet nu nav. Uz augšu? Uz priekšu un vēlreiz. Un tagad ir. Okay. Ja vēl tālāk būs, tad būs tālās gaismas. Jā, bet... ok. Jā, nu es eju otrā pusē un mēs varam braukt. Šītas ir viens no tiem auto, kur ar atvērtu logu braukt ir ērtāk nekā ar aizvērtu. Ātrumi tā kā parastai mašīnai. Uz leju? Jā, un uz leju. Ir. Un attiek. Ok. Tā, un kā mēs ieslēdzam? Tas ir. Ir? No tāda pusi. Pa pilnu programmu. Aiziet. Pirmais ātrums viņam ir tāds tiešām iesākšanai, tad ļoti ātri var slēgties uz otro.
Šeit ir visi 50 zirgspēki vai tomēr mazāk? Visi. Jā, īstenībā var to logu aiztaisīt ciet. Nav tik ļauni, tas sēdošana. Īstenībā, padomā, vai tiešām tie cilvēki bija tik daudz mazāki? Itāļi ir liela daļa mazāki. Kā varēja būt tā, ka viņi izdomāja šitik mazu to kabīnu taisīt? Nekam nav vietas, sloks. Elkoņi durās, sigās. Ierobežīgi. Tu kaut kāds stapsējums bija taisīts? Jā, tur ir uztaisīts. Jā. No iekšpuses tur ir. Un viņš principā bija plasmas, šitien te viņš tagad ir apšūts ar dermantīnu, jā, tā izslēdz pagriezienu, jo viņš pats neslēdzās ārā. Mēs nepaspēsim, vai ne, uz to zaļo? Nē, tu piespied kārtīgā gāzi, jokai. Nevajag, nav ko mēs Liec neitrālā. Zaļš. Baigais troksnis! Jā. Ar to jārēķinās. Wow! Kas pa troksni! Var slēgt 4. Pēc 4. vairāk nekā nav, ja viņam ir 4 ātrumi. Bet var spiest vairāk. Bet principā sanāk tā, ka mūsdienās, ja būtu šāds te auto, būtu obligāti jānēsa austiņas. Droši vien. Normāli. Un tagad mēs varam izdarīt šitā, atlaid gāzi. Un viņam ir kruīz kontroli. Tā ir kruīz kontroli. Jā, tā ir. Tā ir viņa kruīz. Jā, mēs viņam varam atpakaļ, jā. Un tad tu strādā uz tavu pedāli, jā. Viņš uz pedāli strādā. Jā, bet tu nospiedi pedāli, cik tu gribi, parauj ārā. Viņš viņu nofiksē, jā. Jā, un viņš viņu nofiksē. Tu trosīt vienkārši, jā. Tas, to laiku kruīz. Tāds troksnis vispār. Jā. Tāpēc, ka tā buņģa ir metāls, viņi visu vibrē, jā? Viņi visu atdod. Nevienas plazmas detaļas te nav. Jā, šitas arī viss ir. Jā, tas viss ir metāls. Jā. Pečka arī viss metāls. Tu viņu un tā viņš nāk tā, tu dabūni cilto gaisu, jā? Jā. Šitā pavarot vaļā. Pavarot vaļā, jā. Var ieslēgt arī ventilātoru, jā. Uz leju, jā. Tad viņš pūš, ja tev pamāz ir. Bet tā, ja es aiztais ciet, tad viņš pūš tev, redz, kur augšā uz stikla. Jā. Te ir regulēšana šitiem teviņam. Bet klausies, šito mašīnu laikam tev sanāk tā, ka bija restaurēt vienkāršāk. Principā, jā. Viņi šitam buņģu pusgadu laikā tā restaurēt. Jā. Un pēc tam pagāja kaut kāds laiciņš, kamēr izdomāja, kā pareizi taisīt to aizmuguru, to platformu, ja, tas bišķi samazina ātrumu, tomēr mums ir kaut kas kravu virsū. Piebremzē, ja. Mēs neapmetamies uz sāni. Nav, viss kārtībā. Tā, ka principā te nebija nekas sarežģīts, ja. Tā virsbūve jau ir maza, visi logi bija, durvis, viss te viņai bija. Kā runājam, ka motoram visu varēja dabūt. Jā. Tāpēc tam, kad dabūja tās detaļas priekš platformas, tad bija jāsameklē, kas to visu var sametināt, jo tā ir alumīnija metināšana, kas nav tik vienkārši. Kurā vietā tu to metināji? Ir cilvēki, kas to prot. Bez kaut kādas lielas izkārtas, jā, bet, atradās. Bet, principā, jā, es kaut kādos arī oficiālos kantoros vairākus apzvanīju. Viņi paskatījās, kas tas pa alumīniju, ka tas ir tipa 5-6 mm biezs alumīnijs. Viņi saka, nē, to mēs nevaram izdarīt. Jā, viņi principā ar alumīniju strādā, bet biezo alumīniju, kas ir šāds
nebija gatavi ņemt. Tur man pagāja kā, nezinu, 3 mēneši, kamēr sameklēju, kas ir to gatavi darīt, un pēc tam kaut kādas 2 nedēļas intensīvi metināju viņu. Klausies, kāds ir maksimālais ātrums ar šito principā? Mēs tagad braucam 67 km/h. Es šurp braucu uz 80 pat, jā. Nu, 70, 75 viņam ir diezgan tāds komfortabls. 85 no kalna lejā. Tas ir kas, meigas spiediens? Jā. Tu kā savādāk rāda nekā citām maršrutām. Šis ir pirkts no Perkinsa. Šie nebija oriģināli. Viņu nebija vispār. Viņam tikai bija lampiņi, kas ir spiediens un temperatūra. Es kaut kā izdomāju, ka man tomēr gribās zināt, kas notiek arī pirms tā lampiņa iedegās. Un tur, kur es pirku detaļas priekš Perkins zinēju, un nāca šitas te komplekts. Tad tu gribi teikt, ka tev pat nebija temperatūras rādītāji? Nebija. Ir tikai lampiņa, ka viņi jau pa vēlu. Jā. Tieši tā. Un tāpēc man likās, ka es jūtos nekomfortabli. Nu, tad es braucu pilsētā uz 4. ātrumu. Tā skaņa nav nemaz tik traka. Jā, jā. Ja tu brauc ārpus pilsētas, jā, tad, protams, ka tā skaņa ir trakas. Jā. Kārta, principā, slēdzas normāli. Ļoti labi slēdzās kārta, jā. Un viņai neviens zobrats nav mainīts. Tādu viņa atnāca. To atslēgu, nekas nenotiek. Jā. Drauju šito uz sevi. Un es slēdzu gaismas. To wash my sins away. I was thinking of you in that wedding gown. I went down to that water. I washed my sins away. For the days I went down, 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 down. Dead man walking, dead man walking. Nu tad Alfa Romeo A12, dīzelītis, pārtaisīts pa evakuātoru. Šodien tika izmantots, lai nogādātu manējo Spaideru līdz autoglabātavai. Liels tev paldies vēl vienreiz par šito te. Jā. Nu un tad uz šīs te nos mēs arī beigsim šodien. Tā.